Labdien! Mani sauc Toms Krsensk. Parunāsim par metāla griešanu. Es nedomāju dalīšanu dzelzs un nedzelzs vieglajos un krāsainajos metālos, bet gan dalīšanu kāda gabala vai veseluma, sadalīšanā atsevišķās daļās. Jebkurš darbs ar metāla materiālu, vai tie būtu pilni vai dobi profili vai loksnes, sākas ar to sagriešanu nepieciešamajos izmēros. Un to var izdarīt daudzos dažādos veidos. Papildus griešanai tas var būt arī griešana, slīpēšana vai atdalīšana. Teorija ir pelēka, bet dzīves koks ir zaļš, kā saka. Tad iesim tieši pie praktiskiem piemēriem. Piemēram, parasta metāla zāģis, kuru mēs saucam par dzelzs zāģi. Amatierim, kurš neuztraucas par darba efektivitāti, tas ir labs palīgs daudzos gadījumos īpaši metāla profilu dalīšanai. Mašīnas ekvivalents rokas metāla zāģim ir elektriskie zāģi vai lenzāģis vai taisnzāģis ar atbilstošu lentu vai asmeni metāla. Elektriskie zāģi mums taupa spēkus un ļauj veikt precīzāku darbu. Tas īpaši attiecas uz lenzāģi. Zāģēšana faktiski ir skaidra apstrāde, kas nozīmē, ka ar augstas cietības asmeni mēs no sagatavas pakāpeniski burtiski nogriežam mazas skaidras. Priekšrocība ir tā, ka kvalitatīvs instruments nenodils tik ātri, ka tas pazustu acu priekšā, tikai ar laiku asmens kļūst neas, un ir nepieciešams to uzasināt. Ātrākā procesā rodas siltums. Tomēr gan instruments, gan griezuma vieta ir viegli atdzesēja. Parasti pietiek. Nepiespiest zāģi un izmantot griešanas eļļu, kas samazina berzi, kas izraisa sasilšanu un vienlaikus. Labāk nekā gaisa novada siltumu no uzkarsētā metāla. Vēl viens metāla dalīšanas veids ir slīpēšana. Leņķa slīpmašīno tā saukto griešanas disku mēs, iespējams, ņemam rokās biežāk nekā metāla zāģi. Iemesls tam ir darba ātrums, un akumulātoru slīpmašīnām tas ir arī liels operatīvitātes elastības un tūlītējas gatavības darbam faktors. Tomēr tam ir viens āķis. Ņemot vērā, ka tas ir abrazīvs apstrādes process, tas rada daudz siltumu. Slīpēšana bez eļļošanas un dzesēšanas ir saistīta ar augstu berzi, kas ļoti termiski noslogo apstrādājumu detaļu. Pierādījums tam ir dzirksteļa mākonis, kas izplūst no nodilstošā instrumenta, un siltuma karta uz apstrādājumās detaļas. Tas dažos gadījumos ir nepieņemami, vai nu drošības apsvērumu dēļ, ugunsdrošības noteikumu dēļ, vai arī nevēlama izmaiņu dēļ materiāla mehāniskajās īpašībās, parasti cietības samazināšanās. Interesanta alternatīva griešanai ir metāla dalīšana ar speciālu zāģi disku. Tie ir pieejami gan stacionāriem zāģiem, kas atgādina leņķa un kapāšanas zāģis kokam, gan arī rokas zāģiem. Asmeņi ir izgatavoti no augstas kvalitātes cietmetāla un ir speciāli asināti. Raksturīgs metāla zāģi diskiem ir liels zobu skaits, kas ir zemi un tiem ir spēcīgs mugurkauls, kas iztur lielāku zobu slodzi griešanas laikā. Atšķirībā no griešanas ar abrazīviem diskiem, tas ir skaidru apstrādes process, tāpēc nerodas tik daudz siltuma, līdz ar to arī dzirksteli, un tiek novērsta nevēlama sagatavas uzkaršana. Griezums ir arī tīrāks bez lieliem atgriezumiem, un darba ātrums ir lielāks. Un treškārt, mēs varam griezt metālus. Parasti šo metodu izmanto loksņu metālam, bet rūpnieciskās ražotnēs tiek griezti arī pilni profili. Iemesls tam ir nepārspējamais operācijas ātrums. Mājas un darbnīcas apstākļos parasti tiek izmantotas rokas vai elektriskās šķēres lokšņu metāla griešanai. Pie stacionārajām iekārtām pieder lokšņu šķēres vai to interesantu variantu, ko sauc par disku šķēri. Tās darbojas tieši tāpat kā konservu attaisāmais ar griešanas ritinu. Griezums gan nav tik tīvs, bet tam nepieciešams mazāk spēka. Pie metāla šķērēm varētu pieskaitīt arī šo interesanto daudzfunkcionālo rīku, ko es saņēmu Unimaxā un atzīšos, ka to redzēju pirmo reizi mūžā, bet nejauši es tikmēr runāju ar jumta seguma meistaru, un viņš teica, ka to pazīst un izmanto. Viena no tā funkcijām ir arī griešana, un taisno asmeņa vietā tiek izmantots formas asmens, kas darbojas līdzīgi kā papīra caurumotājs. Zemāka precizitāte tiek kompensēta ar lielu elastību. Instruments tiek darbināts ar urbi, un papildus griešanai tas spēj arī zaģēt kā taisnīdzienu zāģi, un ar atbilstošu asmeni, protams, arī metālus. Ja jums ir metāla virpa, jūs varat sadalīt stieņu materiālu, proti atdalot to ar tā saukto atdalīšanas nazi. Tiem, kam ir autogēnās metināšanas komplekts, var izmantot arī skābekļa griešanu, kur metāls tiek izkausēts, un ideālā gadījumā iztvaicēts līdzīgi kā ar lāzergriešanu. Jūs paši redzējāt, ka metāla griešana ir diezgan plaša disciplīna. Izvēlēties pareizo instrumentu jums jāveic atbilstoši savām vēlmēm. Tas ir atkarīgs no tā, vai izšķirošais faktors ir cena, precizitāte, efektivitāte vai, piemēram, elastība. Galu galā, tieši tāpēc es veidoju šos video,
Kādam tie ir iedvesma, citam atklāšana, paplašināšana vai vienkārši tikai viņa pareizās izvēles apstiprināšana. Jau tagad ar nepacietību gaidu nākamo ceļojumu instrumentu un darbnīcas aprīkojumu pasaulē.